Sveiki! Mani sauc Ieva Cibuļska. Esmu 2 bērnu mamma un saimniekoju tepat Robežos. Es esmu Santa Vojtašonaka. Es pagājušo gadu ieguvu māmiņu grantu. Pagājušajā gadā startēju Robežu novada pašvaldības rīkotajā grantu konkursā Māmiņa uzņēmēja un ieguvu grantu. Tas man bija ļoti liels izaicinājums. Tā bija tā kā drosmes pārbauda pašai priekš sevis. Man pat bija jaunas idejas, tapa jauni produkti. Un tas ir fascinējoši, ka tu ar savām domām ikdienā savā rutīnā darbojies, bet tad pienāk punkts, tu raksti projektu, apsēdies, sakopo domas un ir skaidrs, ka īstenībā var vēl vairāk. Pateicoties šim atbalstam, iegādājos gan siltumnīcu, gan frontālo iekrāvēju. Šis grants ne tikai deva finansiālu atbalstu, bet arī ticību savai idejai, ka tā ir vērtīga. Nevajag apstāties, vajag tikai cīnīties, cerēt, tiekties un ticēt sev, un tad īstenībā tad arī tic citi. Tad, kad mēs saņēmām grantu, es sapratu, ka man ir to jāstāsta plašāk. Pieteikšanās bija ļoti vienkārša, ērta, pat tādai aizņemtai mammai kā man. Šis atbalsts nav tikai finansiāls ieguldījums. Tā ir ticība mūsu idejai, mūsu vīzijai un mērķiem. Ja esi gatava, tici sev, tev ir sava ideja vai sapnis. Līdz 9. jūlijam ir pieteikšanās māmiņu grantam. Ir tā vērts. Nebaidies, bet piesakies!